I wanna make a stain for $1 million ride clean. I'm loading up my clip, got a plan for tonight. I'm gonna get my hand. Tātad transports džimiem jau ir atbraucis. Arturs jau risina tien ārā štropes. Un tūlīt brauksim virsū jau, straļa. Tātad gandrīz jau izbraucam. Un tieši mums izbraukšanas notika tehniska kļūme. Visdrīzāk nojūdzās ģenerators. Nav lādēšanas. Un šis ir mūsu transports, ar ko bija plānots uz džimiju. Tagad Džeki risinās. Cik tu būs? Domā, plāno? Es vēl neko neplānoju, tāpēc, ka es biju domājis, ka es braukšu ar mašīnu, kurai lieksim ir farkums. Jā. Bet vai viņi var pielikt? Es pārbaudīšu, vai tai mašīnai, kas ir līdzi... Mēs esam ārā džimiju. Jā, beigās mēs izdomājam, ka Infiniti, protams, ka Infiniti jāpaliek servisā, tur jau bez variantiem. Džimiju savāks, otrs Arturs. Tā kā pagaidām viņš te vienkārši stāvēs un gaidīs. Un mēs izdomājām braukt ar Opeli. Misters Big Stieņelēts, grr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 
9 starts, jā? 10 rītā starts ir. Un reģistrācija ir laikam 9 tad. Labrīt. Tā, nu ko ir 7:37. Ar nelielu kavēšanos jau tūlīt izbraucam. Ar šo mašīnu es braukšu viņiem pakaļ. Viņus filmēšu. Tāpēc, ka šī gonka ir riktīgi uz ātrumu. Cerams, ka es viņus varēšu vispār dadzīt, tikt līdz viņiem. Traktors pieleca. Tā kā jā, drīz maucam. Pojď, skriet. Hop, skriedot, ne? Atceries, hop. Jā, Jā, mēs. Tad esam jau reģistrācijas vietā. Normunds risina kartes. Arturs arī kaut ko gatavojas. Un otrs Arturs ir tur pie organizatoriem kaut kur. Un 10:30 ir startē pirmā ekipāža. Skriet ārā, ļoti ātri jāstrādā. Darbs uz ātrumu.
Tātad leģenda. Pirmais leģenda 1 iesildīšanās no Harmonijas uz OZ zonu. Ko pat dzirdēt, ir sanākuši sveiciens Tev visiem patīk? Lugājos. Dien. Prieks jūs redzēt. Tad un Dundur jau bērdzēja savus skepiņus, sāka notikt nākat šarbu. Šīs moments tieši notika pēc pirmā kontrolpunkta. Džimijs braucot pa upi vienkārši noslāpa, un tagad mēs mēģinam saprast, kas ar viņu ir noticis. Pirmajā cilindrā nav kompresija. Cik pa virzu? Jā. Mēs ar citu mašīnu nevaram braukt. Pareizi. Es nezinu. Nezinu. Zvani, vai mēs drīkstam mainīt mašīnu atkal. Tā beigās izdomājām, Džimijam tātad pirmajā cilindrā nav kompresijas, Džimijs nevar braukt. Vienojāmies ar sacensību tiesnešiem, kuram mainīt mašīnu. Un tagad brauksim offroadā ar to Opel, ar kuru braucām uz šejieni. Piekam ir tikai viena. Ko savu? Drifti. Braucam. Jo brauc priekš. Numur. Maksimāli pa kreisi stūri. Nebūs. Jā, pūris turien. Iet. Vēl brauc, tagad viesas man. Davai! Ņem līdz, pēc tam pildi. Davai! Vai, bet te pa augšu jābrauc. Jā, te pa augšu. Kaista līdz šejiet. Vai, nu, tu toši man. Numuru vai?
no kofertēm vienlaiks jūs, ja? Nē. Laiks atstājās. Ir apstājies laiks 10 minūtes padzerties. Jā, davai. Izcīļās ārā, ja būs iegriezts tā te. Mēģinām viņi dabūt pāri. Palīdz uzstum. Stop! Jā! Un kā? Uz ātro izmazgājām popeliņu salonu. Pienāca tas brīdis, ka iesprūdam. Mēģināsim ar rokas viņu. Ar stropi. Ok, pagaidām ar stropi, jā. Tā. Beigās ar rokas viņš vilksim. Mūs mēģināja arī pavilkt. Arī tas nelīdzēja. Tā, tagad jau ar rokas viņš močiem ārā. Tagad Artūrs močī. Normans atpūšās, es arī atpūšos. Cerēsim, ka sanāks visi. Jā! Tā, nu ko, atbraucām uz tehnisko pauzi. Ļoti nokavējām, tāpēc punktus mums neieskaitīs. Un principā viss no sākuma, kur mēs sākām šito posmu, visu, ko mēs izdarījām, netiks ieskaitīts. Bet ir vēl trešais posms, un cerēsim, ka trešo posmu šis opelīts gan izturēs, gan mums viņš sanāks. Tā kā jā, tagad atpūšamies un tad maucam. Tā, nu ko palika sanāk pēdējais posms un 3 stundas vēl. Jā, 3 stundas vēl. Ir sēli jāmeklē, jā? Jā. Maksimāli
Gata vēlreiz. Nu kā, mēs tagad iesprūdām šeit grāvī. Un neviens tagad netiek, ne turp, ne atpakaļ. Es saku Artūram, ņem vinču. Tagad pasties priekšā, viņš mums nav. Es saku, kā nav? Re, kur ir? Pakaļ vēl. Atkal esam visu apsteiguši. Diemžēl kājām, bet tomēr. Jā, es agrāk nepaskaidroju. Var punktus ņemt arī aizejot un vienkārši selfiju uztaisot, bet tad ir mazāk punktu. Aizne? Kāpēc? Atvešu vaļā. Kāpēc? Ka mēs nefinišēsim, bet mēs iebraucamies finišā. Iebraucam finišā, jā. Opels izturēja. Tur nav viss sazīmēs tikai. Jā. Tā, nu šādi izskatās Opels pēc finiša. Bojājumiem. Tā kā šitiem riktīgi liels riepas ir un nav tik platas arkas. Pavācējām bišķiņ arkas. Nu, kāpēc normāli offroad? Bet pats brīnums ir tas, ka reāli Opelis izturēja. Tā kā jā, gaidam rezultātus. Tā, nu ko atgriezāmies pie Džimija. Mēs nevienu nepametām. Jā. I'm your finesse, I'm your fire, your desire. Tas ir mājas lietošanai. Давай, iet! Nu ko, tikko atbraucām atpakaļ uz Rīgu. Tūlīt pat uzreiz jau dzīsim iekšā Džimiju servisā, tāpēc, ka viņam ir ļoti daudz ūdens motorā. Mums bija gaisa filtra kastē plaisa. Kad viņi brauca pa upi, tad visdrīzāk tajā gaisa filtrā sarāva ūdeni, nu, motorā sarāva ūdeni. Pārbaudījām eļas līmeni un tur līmenis nenormāli pa daudz. $12.40 naktī. O, tagad sākās, beidzot. Reļi. Kāpēc tik maz? Reļi bija augšā, nekur rītnēm. Nu jā, tā mums ir. Reļi izspīd ārā. Ja tur bija iekšā ūdens, viņš neizticēja. Pa vienam masu vēl pagriezi? Nē, viss. Pirmais nestaigā virzūs. Norauc klans.